varbūt arī nebūs 100%, tas būs par to atsevišķa diskusija, un tas attiec arī, protams, uz iekšlietām, uz dzelzceļa infrastruktūru, bet arī uz neapliekamo minimumu, kas ir kopējais, un arī, protams, uz minimālo algu. Tātad gan kopējās, gan atsevišķās lietas, kas ir svarīgas arī priekš mūsu konkurētspējas, kā saka darba devēji, gan arī priekš sabiedrības labklājības. Tas ir pirmais. Bet mēs tur ieraudzījām tajā izpildījumā, tad, kad nonācām līdz tam izpildījumam, to, kad zināmā mērā, teiksim, tiek no mūsu vietas pieņem samazina šo sociālās iemaksu, bet jāpiezīmē, ar šo ejošais. Jāpaceļ. Labi, arotbiedrības šim variantam un šāds. Visas savas dalībās kategorijas bijusi tradicionāli informējuši iepriekš Finanses ministrija, bet pat devēja kopā ar Finansu ministriju to virza, mēs uzreiz sakām, gaidām to, tam neapliekamam minimumu 500, jā, tas ir viens pirmais, otrais, kas mums tur uzreiz interesē, ir sekojis, ka arī esošu personu, jo nepieauguši, kopš 2017. gads bija 250. Mēs prasām vismaz 3, ja? Tas nevienlīdzība, jo uz mājsaimniecību arī jāpaskatās, ne tikai uz katru strādājošo, un arī tur bija jautājums par to, ka arī šiem koplīgumiem, kas nodrošina mobilitāti un izmitināšanu, kur gan darba devēji, gan mēs pēc laika esam prasījuši, tai summa ir jāpieaug, kā mēs sakam, arotbiedrības 840. Viņi te pieaug līdz 700, jā? 700, jā, bet drusku vairāk, jo tas ir kopš 2014. Paliekam pie šitā, Baldzēnkungs, vēl tiksim pie vārda. Par to PVN. Es uzskatu, ka PVN diskusija šobrīd ir pāragra. Man ir cits redzējums, kas būtu tie pirmie soļi, kas būtu jāspēr tieši pašiem veidojot jau tieši valsts budžetu. Ir arī citi pasākumi, kuri no sākuma ir jāveic, un PVN kā pēdējā iespēja. Citi pasākumi, piemēram? Piemēram, atgriezties pie diskusijas ar Eiropas Komisiju par budžeta deficītu attiecībā īpaši dēļ aizsardzības izdevumiem. Taisīt lielāku budžeta deficītu, ja ļauj. Es nedomāju, protams, ka viņš veidotos lielāks, bet ka īpašās šobrīd nav tāda, kāda viņi ir. Mums ir pēc šī būt kā stimuls ekonomiskai izaugsmē, ja mēs viņu izstrādāsim tā, kā mēs ar uzņēmējiem šobrīd tādā pozitīvākā virzienā jau virzamies. Bet jāiziet pozitīvi. Kungs, jebkas no šī pārāk garām apskatām. Noreģēšu uz 2 punktiem. Jā. Attiecībā uz to, ka lielāka progresivitāte attiecībā es tam nepiekrītu, jo kopš bija šokanais nodoklis, tad mums vajadzētu šeit tikai vienīgi augstas pievienotās darba pozīcijas redzēt. Un kas veidot šādu veidu modeli. Atbildi būtu iegūt kur ir darbinieki. Bet tā pēdējā lieta, ko es pievienotu, kāpēc šāda veida priekšlikums patiesībā būtu kopējai ekonomikai, tas, ka viens no iemesliem, ka ir tāpēc, ka ir zemes privātās
patēriņš. Un, ja mēs mazinās PVN sējušies mekā finanses ministrijas jāvā un manāk fiskāli grib samazināt darba vairāk. Mums kurien ir mūsu un ideālākais piedāvājums. Sākam samazināt valsts izdevumus un no tā viedokļa kompensējam nodokļu samazinājumu līdz konkurētspējīgam līmenim. Diemžēl tas Viena lieta, kas mums ir jāpasaka, kas ļoti svarīgi atcerēties, ir otro pensiju līmeni igauņu un lietuviešu demontē. Ja? Un tad mēs atrodamies pilnīgi citās Un Bergskundze, labojiet, ja es tiedāt. Vai taisnība šodien tajā apspriedē, kur modelējumi turpināja sekot, parādījās pildītēm, parāda tiem, kas ir ar bērniem vai apgādībā esošām personām. Jo tiem līdz 600 tiem ir algas, kas jau ir uz šobrīd. Tur viņi var atrast. Ir taisnība. Viņas ir salīdzināmas. Ir taisnība. Nevis viņas augstākas, bet viņas ir zemākās. Bet tur no citur blakus valstīs no ģimenes atbalsts arī nāk citiem budžetu. Tieši tā. Nu labi, ir tāpēc, ka mums arī pabalstus un, piemēram, ir zemāk. Viena līkne šobrīd priekšā kā Baltijas konkurētspējas līkne. Tad vajag apstīties visu to nodokļu pārskatīšanas grāmatu, tur ļoti precīzi tas ir. Daudz līknes, bet šī brīža piedāvājuma ir viens. Nu, tāpēc, ka tā ir majoritārā daļa. Nu, lielākā daļa